Labdien! Un es sākšu ar vienu patiesību atzīšanos. Un tā atzīšanās ir sekojoša. Es jau gandrīz 40 gadus valkāju masku. Un es patiesībā valkāju dažādas maskas. Es valkāju gan īsta vīrieša masku ik pa brīdim, es valkāju īsta tēva masku, esmu vilcis vīra masku. Un pirms es varbūt sākšu šo mūsu sarunu par maskām un par to, kā zem maskām iespējams mēs varam atpazīt īsti vīrieti, ļaujiet man palūgt jums vienu lietu. Un tā viena lieta, ko es aicināšu jūs izdarīt šobrīd, mazliet nopauzēt dzīvi. Vienkārši nopauzēt uz pāris sekundēm. Un es gan neredzu visas jūsu acis, kaut arī riktīgi gribētu to redzēt. Es aicināšu jūs burtiski uz pāris sekundēm aiztaisīt acis ciet. Jā, aiztaisiet lūdzu acis. Un tagad saklausiet sevī atbildi, ka jūs sev uzdodat jautājumu. Kāds ir īsts vīrietis? Kādi 2, 1 vārds atnāk jūsos? Sadzirdiet atbildi uz jautājumu, kāds ir īsts vīrietis. Un paldies, droši varat acis vaļā, nevajadzēs 15 minūtes sēdēt ar cietu acīm, noteikti es jūs nespīdzināšu šādā formātā. Es vienkārši vēlos, lai jūs mazliet atceraties to, ko jūs šobrīd sadzirdējāt sevī. Un manas attiecības ar šīm maskām patiesībā es ieraudzīju kādus 10 gadus atpakaļ. Un es ieraudzīju, ka es esmu uzlicis ārkārtīgi daudz maskas. Un tas mans ceļojums sākās ar dažādu vīru grupu apmeklēšanu, līdz es nonācu arī vīru grupā Evolūcija, kuru kopā ar biedriem mēs nodibinājām. Un šajā grupā patiesībā es sāku pamanīt, ka ļoti daudz vīrieši, tādi paši kā es, mēs atnākam uz šo grupu ar maskām. Un tā maska patiesībā definē, viņa ļoti skaidri definē, kas ir vīrietis. Un viņa pasaka, kur tu dzīvosi, ar ko tu kopā dzīvosi, kādi būs tavi bērni, kā tu viņus audzināsi, par ko tu strādāsi vai kas būs tavs amats. Un vīrieši maksā par šo masku patiesībā diezgan augstu cenu par šīs maskas lietošanu. Un viņi maksā ar emocijām, viņi maksā ar enerģiju, viņi maksā ar savu laiku. Un sākotnēji vīrieši atnāk uz vīru grupām ar tādu ļoti mazliet tādu ieintriģētību. Un viņi mēģina saprast, kaut kas te interesants ir, mēs mēģināsim saprast, ko mēs te varam iegūt. Un iespējams, ka viņi grib vienkārši uzlabot attiecības ar jums, cienījamās dāmas, ar saviem partneriem un partnerēm. Un iespējams, un viņi arī grib uzlabot attiecības ar bērniem un pasauli sev apkārt. Un viņi vēlas sadzirdēt savas emocijas. Un viņi vēlas saprast, kas notiek procesorā starp divām ausīm, kurā vienkārši ir brīžiem tāds sajūta, ka spēlē 17 kinozāles vienlaicīgi. Un viņi vēlas vīrieši patiesībā vēl vairāk atrast to, ko viņi vēlas darīt šajā pasaulē. Un iespējams sakārtot attiecības ar savu ķermeni. Un tad momentā, kad mēs sākam runāt vīru grupās, tad, kad mēs veidojam dažādas prakses, un tās prakses ir arī meditācijas prakses un elpošanas un daudz citas prakses, tad vienā momentā vīrietis tā kā gliemezis, viņš tā kā lien ārā no tās savas mājas, un viņš pamana to masku. Un tad, kad viņš to masku sāk pamanīt, patiesībā tad sāk veidoties arī tādas ļoti interesantas atbildes. Bet pirms man mazliet jāpastāsta, vīru grupa noteikti nav kaut kāda ala, kurā vīrieši sanāk vienkārši, lai noņemtu šo klišeju, un kurā mēs spriežam par ārkārtīgām, svarīgām civilizācijai būtiskām tēmām, un mēs vienkārši uzliekam šeit zīmi, stop, vīru grupa ienākt aizliegts, un mēs atgaiņājamies no visiem cilvēkiem, ieskaitot sievietēm, bērniem, kā no tādām mušām un odiem. Nu nē, tas tā nenotiek. Vīru grupas centrālais stāsts ir saruna. Un patiesībā ne tikai saruna, bet arī dziļa, patiesa klausīšanās ir tas, kas notiek. Un mūsu vīru grupās lielākoties nav certificēti psihoterapeiti un ārsti, kas vada šīs vīru grupas, bet šī saruna patiesībā ir terapija. Un tā klausīšanās, ko mēs viens otram dodam, ir ārkārtīgi dziedinoši. Un jūs neļausiet man samalot, tad, kad jūs brutāli godīgi satiekties ar draudzenēm un pastāstat, kā jums iet, notiek līdzīga maģija. Un es nevaru nosaukt šo vīru vārdus, bet iedomājieties vīrietis, 28 gadi, ar īsu tādu nodzītu matu sakārtojumu, ar nelielu rētu šeit, kreisajā pusē. Un viņš ļoti godīgi šādā vīru aplī saka, Klau, vīri, es īsti nejūtu savas emocijas. Man ir tikai tāda rēmdena temperatūra. Es varu pateikt, ja man atbild, kā tu jūties, labi, slikti. Viņš saka, bet es jūtu, ka tur iekšā kaut kas burbuļo. Es ritīgi gribu just, bet es nezinu kā.
Un tad ir otrs vīrietis, 42, uzņēmumu vadītājs, sportists, un viņš saka, es katru vakaru skrūlēju lentu, es skrūlēju līdz 1 naktī, ziņas. Un kad mēs viņam jautājam, kādēļ tu to dari, viņš saka, es nezinu, es gribu justies droši, bet man kaut kā, tas nerada drošības sajūtu. Un kā cits vīrietis, uzvalkā, 45 gadi, patiešām sēž un skatās un saka, vīri, klausieties, man riktīgi patīk šeit būt, un es varu būt pateicīgs par to, ka man viss ir. Man ir fantastiska ģimene, bērni, sieva. Es dzīvoju vietā, kas man riktīgi patīk, un es braucu uz darbu ar prieku. Viņš saka, bet ir viena lieta, kas man jāatzīstās. Dažreiz, un pēdējā laikā biežāk, ap 1:00, 2:00 naktī es pamostos. Un es pamostos un nevaru kādu brīdi aizmigt. Un man ir jautājums. Un tas jautājums ir sekojošs. Viņš saka, jautājums ir, un tas ir viss? Un šis vīrietis, tāpat kā līdzīgi vīrieši, par kuriem es tikko stāstīju, ir šajā momentā ieraudzījis kādu daļu savas maskas. Un vēl 39 gadi vīrietis, sportiskas miesas būves, no Kurzemes puses, un viņam trīc rokas šajā sarunā. Un viņam trīc rokas, jo patiesībā viņš ir sārdīts, viņš ir saplosīts, viņš ir vienkārši, viņam ceļarullis ir pārbraucis pāri un ierulējis viņa asfaltā. Jo tas sapnis, kas šim vīrietim ir bijis, šis sapnis no maza zēna, sapnis par to, ka viņam būs ģimene, par to, ka viņam būs ģimene, kurā viņš realizēsies kā tēvs, kā vīrs, ir sabrucis. Pusgadu atpakaļ sabrucis, jo viņš ir šķīries. Un šis vīrietis ir sabrucis, un sapnis ir sabrucis. Un viņš lēnām sevi grillē uz tādas sāpju un arī bēdu uguns. Un kā cits padrukni izskata vīrietis, mēs visi viņu varētu ieraudzīt uz ielas un teikt, tas ir tāds riktīgi lādzīgs vīrs. Un viņš saka, Klaus, zināt, man ir fantastiski bērni, un viņiem nesen bija 2 un 4 gadi, tagad viņiem ir 12 un 14. Pa kuru laiku viņi izauga? Un es neesmu, iespējams, pat bijis īsti klāt. Un pat tagad viņš tā ļoti godīgi samazina arī balss tembru. Viņš saka, man jau nav laika. Un arī attiecības ar sievu. Viņš saka, mēs dzīvojam kā tādi 2 draugi kopā. Un runājam tikai par saimnieciskām lietām. Un tādā momentā, kad mums ir tas seks, viņš ir ar skatu uz tapetēm. Un šajā momentā, kad vīrietis ieraug to savu masku, šādās sarunās, šādās terapeitiskās sarunās, tad viņš nonāk ļoti zemā punktā. Un viņš nonāk tādā punktā, kurā patiesībā viņš saprot, ka neviena drošības sistēma vairs nestrādā. Nav uz ko paļauties. Neviena apdrošināšana viņam neizsniegs polisi, kurā būs rakstīts, šādi tu vari šo atrisināt un noņemt šo masku nost. Un tādā momentā patiesībā vīrietis visvairāk un vistuvāk ir vienai lietai savā dzīvē, apzinātajā dzīvē, iepazīties. Ļoti, ļoti godīgi iepazīties. Pirmo reizi pašam ar sevi, ar īstu vīrieti bez maskas. Un nav jau tikai tā, ka kaut kas notiek mūsu dzīvēs. Ir arī daudz lietas, kas nāk un pārmantotas ir. Un tās pāris lietas tikai gribu minēt, ko dzirdu, par ko vīrieši stāsta. Un tā viena lieta, ko man savulaik stāstīja Juris Rubens, ir tāda iepriekšējo paudžu psihoterapija. Es nezinu, kā jūs varat atcerēties arī savu bērnību, bet es atceros savā bērnībā savus vecākus un vecvecākus. Un zināt, kāda risinājās jautājumi? Piemēram, tad, kad bija bēdas un skumjas, ko darīja cilvēki? Iedzēra. Ko darīt tajos momentos, kad bija jauna mašīna un jānosvin panākumi? Iedzēra. Un ko darīt tajos momentos, ja sieva bērni, piedodiet, no vīriešu perspektīvas, neklausīja vai kaut kas nebija nonācis kārtībā? Paņemam vienu un iedzeram. Un patiesībā, ja vīrietis ir pārmantojis šo psihoterapiju, tad viņš iesprūst. Un tādēļ mēs runājam par ļoti daudz pusauģiem, 40 un 50 gadu vecumā. Un man pašam bija tāda pieredze bērnībā, kur mans bērnības draugs un viņa patēvs, iedomājieties, tāds liels vīrs kā Lācis Aigars, un viņam šeit tāds vēl krusts uztetovēts uz rokas, un viņš tādā momentā dīrāja cūku, un viņš iecirta sev rokā. Es biju klāt un skatījos, un iedomājieties, vīrietim gandrīz nevaips nenoskurinājās. Riktīgs īsts vīrietis, viņš aptina dvieli un turpināja savu iesākto. Un es domāju, un daudz vīrieši iemācījās vēl vienu klišeju. Īsti vīrieši jau nekādā ziņā neizrāda emocijas un neraud. Un ja kādā momentā kāds no jauniem vīriešiem ir pamēģinājis skolā varbūt pateikt saviem klasbiedriem, skolsbiedriem par to, ka viņam ir skumji, ka viņam ir bēdas par to, ka viņš nesaprot, kā vispār būt un dzīvot, iespējams, ka tajā momentā viņam pateiks, kas tu memesdēliņš esi? Tāds frīks kaut kāds, mīkstais.
Un vēl ir viena lieta. Man ir bijis ļoti noģīgs hobijs, un es esmu vilcis dažādas statistiskas datus un mēģinājis uzbūvēt savu enciklopēdiju bērnībā. Un ir vīrieši, kas ir mēģinājuši dejot, dziedāt, gleznot. Un iespējams, tajā momentā gāja garām tēvs vai vectēvs un teica, klausies, ar ko tu te nodarbojies? Saņemies, savācies, varbūt, kad eji kaut kādas īstu vīru lietas dari. Un vīrietis tajā momentā jaunais. Viņš arī iet un dara vīru lietas, bet viņš ir apvaldījis savu enerģiju, savu radošo un seksuālo enerģiju. Un kādā momentā tā atkal izvēršas kā maska. Un kā cits vīrietis, iespējams, viņu nav bērnībā paslavējuši vai pateikuši viņam, ka viņu mīl, un viņš ir iemācījies izdzīvošanu. Un viņš satiek brīnišķīgu sievieti, dāmu, kā jūs šajā zālē, un sieviete, kas ir nobriedusi ātrāk par viņu, saka viņam, es tevi mīlu. Uz ko viņš atbild, es tevi arī. Bet, piedodiet, tas sodīts, viņš vispār nezina, kas ir mīlestība tajā momentā. Viņš nejūt. Un varbūt tajā momentā, ja viņa dzīvē ir tāda situācija, kā ir bijusi arī manējā, ka tu turi rokās savu pirmo bērnu, ko tu esi radījis kopā ar sievieti. Tajā momentā šeit kaut kur iekšēji rodās tāda ļoti dziļa un silta enerģija, ko var saukt par mīlestību. Un tad vīrietis patiesībā pirmo reizi varbūt sajūt to mīlestību. Un, lai kā tur būtu, mēs nevaram vainot savus vecākus, jo patiesībā arī mūsu vecāki ir iemācījušies no saviem vecākiem. Un, piedodiet, ja mums ir 20, 30 gadi kā vīriešiem un arī kā sievietēm, skaidrs, ka mums pašiem ir jāuzņemās atbildība par savu dzīvi. Un arī pašā laikā, tas, ko mēs šajā momentā varam ļoti godīgi izdarīt un pateikt, kā tādā jokā, jā, mums ir jāsāk kaut kas darīt, jo, ja cilvēkam ir bijusi iespēja būt viņa ģimenē vismaz vienam aprūpētājam, tad ir tāds joks psihoterapeita aprindās, ka viņam noteikti būs nepieciešams psihoterapeits. Vienalga, lai cik laba ir bijusi tā viņa bērnība, un ja nav bijis neviens aprūpētājs, visticamāk pat psihiatrs. Un šajā momentā vīrietis šobrīd, viņš saprot, ka daudz kas ir beidzies, un arī šie stāsti, ko jūs dzirdējāt šodien, par to, ka vīrietis ir agresīvs, ka viņš paceļ roku vai mēģina pacelt roku pret sievieti, tas lēnām iet projām. Man liekas, tas jau ir beidzies. Vīrietis nav vairs tas valdonīgais mačo tipa džeks, kurš ir emocionāli un fiziski vardarbīgs un nosaka visu ģimenē. Bet īsti, kā tad tagad būt? Jo, cienījamas dāmas, jūs patiesībā varat izdarīt visu to pašu, ko mēs kā vīrieši. Un mēs kā lomas esam izlīdzinājušies. Mums ir 50/50 sadalījums, un tas ir ļoti labi. Tikai vīrietis ir mazliet apjucis, jo jūs atnesat mājās naudu, viņš var ļoti labi tīrīt māju un apkopt bērnus un mainīt pamperus. Bet vīrietis vēl nav līdz galam asimilējies šajā jaunajā sistēmā. Un viņš ik pa brīdim mēģina meklēt sevi un mēģina arī dažādas anestēzijas, dažādas atkarības. Un ko tad vēlas vīrietis? Un vīrietis patiesībā vēlas dažreiz ļoti vienkāršas lietas, jo mēs kā vīrieši dzīvojam tādā mājā ar dažādiem stāviem. Un tā ir pirmā stāva līmenī, tā ir pamatstāva līmenī, mēs vēlamies 4 S lietas. Mēs vienkārši tā, lai vieglāk atcerēties. Un pirmais S mēs vēlamies sacensties. Otrais S mēs vēlamies smaidu, tad, kad mēs atnākam mājās un sajūtam, ka mums ir smaids un siltums. Jā, mēs gribam steiku. Jā, piedodiet, mēs gribam steiku. Un varbūt arī kādu vegānisku vai veģetāru analogu. Un vēl ko mēs gribam? Seksu. Mēs gribam seksu, un mēs dzīvojam šajā 4S līmenī, ja mēs esam pirmajā stāvā. Ko vēl vīrietis vēlās? Un vīrietis vēlās šajā momentā ne tikai 4S, bet īstenībā vīrietis vēlas uzzināt, ko jūs sagaidat no mums kā no vīriešiem. Ļoti tiešu komunikāciju. Atcerieties, Juris Žagars stāstīja par šiem tipiem. Mēs sagaidām tiešu komunikāciju, ko jūs no mums vēlaties. Un man ir viens lūgums. Iespējams, ka jūs vīrieši dzirdēs. Atcerieties to, ko es lūdzu jums iedomāties mūsu sarunas sākumā. Kāds ir īsts vīrietis? Un es lūkšu jums kopā uz 1, 2, 3, tad, kad es teikšu, pateikt šo, lai dzirdu es un dzirdu jūsu mīļie, tuvie, foršie vīrieši un arī tie vīrieši, kas vēl tikai būs jūsu dzīvēs. Sarunāts? 1, 2, 3. Super! 82% vēlas mīlestību, 26% drošību. Labi, es nezinu, es nedzirdēju, tas bija tik daudz dažādas lietas. Pats galvenais, pasakiet lūdzu savam vīrietim šīs lietas. Un vēl vīrietis vēlas patiesībā tādas 4 lietas, ko viņš varbūt dažreiz neapzinās, bet viņš vēlas viņas un nevar pat varbūt skaļi pateikt. Viņš vēlas laiku sev. Tad, kad noņemt visas atbildības, visas maskas un vienkārši pabūt ar sevi. Viņš vēlas arī šajā momentā ne tikai laiku sev, bet viņš vēlas arī agresijas laiku. Tad, kad viņš iziet var pasaulē, un tad ļaujiet viņam braukt ar moci, ļaujiet viņam darīt kaut kādas trakas lietas, jo viņam vajag to agresiju, viņam vajag spēcīgas tādas pārunas, kā saka mans draugs Andžejs Reiters. Un vēl ir viena lieta, ko vajag, protams, vīrietim. Vīrietim vajag arī šajā momentā melanholijas laiku, kad mazliet arī bēdāties, mazliet arī laizīt savus brūces. Un tādā momentā viņam vajag atbalstu.
Un ir forši, ka tas atbalsts esat jūs, nevis šņabi glāzi. Un vēl vīrietim vajag arī mērķi, kaut ko lielāku par viņu. Jo vīrietis ir tā uzbūvēts, ka vīrietis dažreiz nejūt, ka dzīve ir tāda liela iniciācijas vai mācību sistēma, un dzīve piezvana pie durvīm un saka, vīrieti, tev mazliet tā kā jāattīstās. Un viņš paskatās astiņā, nē, es tevi nelaidīšu iekšā dzīve. Un tad dzīve atnāk ar āmurīti un pa ceļiem. Un, paldies Dievam, vairums vīriešu sadzird šo signālu. Jo pēc tam dzīve var atnākt ar tādu mega presi un sapresēt vīrieti tā, lai patiesībā visi orgāni sašķīst. Un tad, kad vīrieši šo sadzird, tad viņam vajag tādu bikstu. Patiesībā viņš negrib to atzīt, bet viņam vajag bikstu no jūsu puses, no tiem, kas ir viņa mīļie un tuvie. Un ja vīrietis šajā gadījumā nav šīs bailes sevi aptvērs, ka viņam ir bail šo masku noņemt un saskarties ar visām tām lietām, ko es tā mēģināju ātri jums pastāstīt, tad viņš smok. Viņš reāli smok tajā maskā dienu no dienas. Un ko darīt? Un iet otrā virzienā, kurā mēs vienkārši tās maskas noņemam nost, bet tas nozīmē, ka man ir jābūt kailam, man ir jābūt vienkārši tādam ievainojamam, un es tur stāvu citu vīriešu un sieviešu priekšā tāds. Bet cita ceļa jau nav. Jo tanī momentā, ja vīrietis izvēlās šo masku novilkt, iespējams, viņš ir pirmais cilvēks savā dzimtā, savā paaudzē, kurš kļūst patiesi nobriedis cilvēks. Un man liekas, ka šo dzīves deju, šo mistisko, interesanto dzīves deju, kas ir tik vienlaicīgi grūta un tik valdzinoša, viņu nevar izdejot vīrietis viens. Ir vajadzīgi divi, lai dejotu šo deju. Un tad, ja vīrietis noņem šo masku, tad, ja vīrietis uzdrošinās šo deju, dejot divatā, tad šī nobriešana, šis nobriedušais cilvēks, manuprāt, ir lielisks analogs līderim un līderei. Paldies! Viens, divi, trīs. Paldies!